Tātad mēs runāsim par slāpekļa dioksīdu, un nākamais jautājums uzreiz būs atļautais bizness uz klimata rēķina. Tātad kāds kaut ko dara uz klimata rēķina. Un ar šo diskusiju mēs vēlamies pievērst sabiedrības uzmanību, vērst uzmanību uz nopietni pieaugušu problēmu, kas saistīta ar AdBlue sistēmas atslēgšanu transporta līdzekļos Latvijā. Mana pirmā reakcija ir kā, vai tā arī drīkst? Tāpēc īsts ievads, kāpēc mēs par to runājam? Mēs vienkārši manām to, ka ir jāmaksā par dažādiem ekoloģiskiem standartiem. Tad, ja man automašīna ir tīra, es maksāju mazāk. Bet, ja es aizbraucu viņu atslēdzu, tad man viens nekontrolē, un es maksāju tāpat mazāk. Tad man kā uzņēmējam ir tāda dilema. Vai es varu kaut ko iekonomēt, tas ir numur viens. Un otrs, vai man būs kāds sots par to, ja es kaut ko iekonomēšu. Šobrīd tas jautājums netiek kontrolēts, tad viņu praktiski neviens nepēta vai netestē, un tad veidojas tāda iespēja ļoti viegli maksājot pa mazos, teiksim, ekoloģiskos nodokļus, braukt tad gana netīra mašīna.